jautājumu, ko vispār varētu gribēt. Kas vispār ir šajā pasaulē? Interesanti, ka tas iedvesmo tevi runāt ar draugiem, ar kolēģiem, meklēt informāciju YouTube, GPT čatam jautāt, ko vispār varētu gribēt. Un tad, kad tu sagatavo šo sarakstu, tas kļūst daudz plašāks, daudz interesantāks. Tas pieskaras visām dzīves sfēram, ģimenei, hobijam, darba jautājumiem, studijām, pašattīstībai, jo domājot un precizējot, nav problēma, var atkārtoties. Uzrakstīt ceļojumi, bet pēc laika uzrakstīt konkrēti uz kurieni un pēc tam vēl pierakstīt, kas tev ir blakus, kā tu tur jūties. Rezultātā 100 punktu saraksts kļūst par tavu spilgtu, pilnībā jaunu, savādāku dzīvi. Un kas vēl ir interesanti, pēc Pareto principā visu mūsu dzīve dalās 80/20.